Čau, liels prieks tevi redzēt Travel Freedom Academy, jeb ceļojuma akadēmijā. Šodien šeit droši vien tu esi tāpēc, ka tevi aizrauja gan ceļošana, gan tu veido digitālo saturu, tātad tu filmē video, tu taisi bildes, vai arī tu esi ceļā uz to, ka tu vēlies to patiešām sākt darīt un maksimizēt savu saturu. Šodien es nevien vēlos tev pastāstīt, kas vispār ir ceļojuma akadēmija un ko tajā sagaidīt, bet arī uzreiz tev jau iedot vērtību, iedot tev tipus, jeb ieteikumus, ko tu vari jau šodien sākt darīt, lai tavs saturs jau izskatītos labāk. Tā kā uzreiz lecam iekšā, nav ko lieki tērēt laiku. Tātad, kāpēc vispār saturs ir vajadzīgs un vispār kāpēc īstenībā ir forši to darīt? Un plus arī kāpēc ceļojuma akadēmija vispār radās? Principā ir tā, ka satura veidošana pirmkārt attīsta mums radošumu, kas ir ļoti būtiski ļoti daudz cilvēkiem. Tātad, ja mēs darām īpaši ikdienā šos darbus, kas saistīti daudz ar cipariem, tad satura veidošana pilnīgi pretējs atkal, kur mēs vairāk skatāmies tieši radošajā, kā izskatās smukāk, kā izskatās krāsaināk, lai tas piesaistītu uzmanību. Tas ļauj palīdzēt tev padalīties ar interesanto un skaisto, kas notiek pasaulē, īpaši, ja tu ceļo vai ja tu plāno to darīt, un tajā brīdī tu attiecīgi gribi ar to padalīties ar saviem sekotājiem arī vai potenciālajiem klientiem. Piesaisti sekotājus un potenciālos klientus, tas tātad notiks automātiski, kā tu sāksi veidot aktīvāku saturu un parādīsies sociālajās platformās aizvien vairāk un vairāk. Kļūst par atpazīstamu satura veidotāju un kļūst pamanīts. Tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, jo viss sociālajos medijos ir par to, kā tu spēj piesaistīt uzmanību un to noturēt. Un tad ar šiem mazajiem ieteikumiem, kas šodien jau tiks aptvērti, tas ir ļoti iespējams. Jo, attiecīgi, es tāpat kā tu, iespējams, šajā brīdī es sāku, es neko nezināju īsti. Nebija īsti saprašanas vispār, kas ir kas, kā jāfilmē, kāpēc, piemēram, varbūt pieņemsim to, ka tavs mikrofons, piemēram, liela daļa šāds te mikrofons, tās ir veido tik lielu atšķirību starp parasto video vai video, kas ir filmēts ar šādu te mikrofonu. Protams, tev būs tas satura veidošana, tev ļauj iepazīt arī jaunas kultūras, kas arī ir ļoti interesanti, tas ir ļoti saistoši. Tīri tādā ziņā, ka tas veido mums vairāk un vairāk komunikāciju ar citiem cilvēkiem, parāda pasauli no dažādiem aspektiem, jo, attiecīgi, ja mēs dzīvojam vienā vidē ilgstoši, tad, vai neceļojam vispār, tad, viss, ko mēs zinām, ir tas, ko cilvēki mums apkārt arī zina, vai ne? Un tā vide nemainās, līdz ar to arī mūsu prāts netiek atvērts pilnībā, cik ļoti tas īstenībā varētu notikt, ja mēs sākam aktīvi ceļot un ar to dalīties ar citiem arī. Protams, mēs iemācāmies ko jaunu arī katru dienu. Man tā ir ļoti liela motivācija, man ātri apnīk būt vienā vietā ilgstoši, līdz ar to, ja saturs man nodrošina šo te iespēju, man nāk jauns zīmols pretī. Atkal tas ir cits stāsts. Nāk jauns biznesiem, kāds video jāfilmē, atkal cits stāsts. Tā kā tas viss kopums ļauj iemācīties ko jaunu katru dienu. Šodienas top 3 lietas, ko es vēlos ar tevi apspriest, ir, kas ir labs saturs sociālajiem mēdījiem zīmolu sadarbībām, kā to radīt un kas tad notiek tālāk, kad tu zini, ko man darīt, kā man to darīt un kas tad notiek tālāk, vai ne? Tātad, lecam iekšā uzreiz. Kāpēc vispār mēs, kāpēc es, šobrīd tu redzi mani, ļoti daudz arī redzēs manu seju ceļojuma akadēmijā, jeb Travel Freedom Academy, un vispār kāpēc tad mēs spējam par kaut ko tādu runāt, un kāpēc mēs spējam ar to dalīties ar tevi, vai ne? Un principā ir tā, ka mēs abi, tātad mani sauc Sigita, partneris Arturs, ar ko mēs kopā esam izveidojuši ceļojuma akadēmiju. Akadēmija tāpa Balī, pēc tam jau, kad mēs bijām izceļojuši gan Filipīnas, gan Jaunzēlandi, un tad Balī bija tāds punkts, ka mēs sapratām, klausies, šis reāli strādā. Ja es šo būtu zinājusi aptuveni 4 gadus ātrāk, es būtu ietaupījusi nenormāli daudz naudas un jau sen būtu sākusi ar šo te pelnīt, lai gan es jau tāpat taisīju saturu. Tad, protams, mēs esam ceļojošie latvieši, vai ne, jo mēs arī šobrīd esam atgriežušies mājās kādu laiku, kas ir forši, jo vienmēr ir vērts arī novērtēt un attiecīgi apciemot savējos. Mums ir 8+ gadu korporatīvā pieredze, protams, arī 3 gadu satura veidotāja pieredze. Šobrīd īstenībā tie jau ir nedaudz vairāk kā 4 gadi, un tur ir teikts tātad 40+ zīmolu sadarbības mums arī ir bijušas, kas pārklājās, kas ir principā zīmoli gan no Amerikas, gan no Eiropas, arī šeit pat Latvijā. Līdz ar to, ja tu saproti, ka es gribu veidot sadarbības ar zīmoliem, gribu taisīt saturu vietējiem, tas arī būs iespējams, un viss tas, ko tu apgūsi ceļojuma akadēmijā, potenciāli tev būs noderīgs arī šeit pat Latvijā.
Ir arī 10+ gadu pieredze sociālo mediju lietošanā. Tīri, teiksim tā, mēs Instagramā noteikti esam jau vairāk kā 10 gadus. Tas, cik ļoti tas ir bijis, nu tā, tīri tāds nopietns fokus uz to, ka tas sapratu vienā brīdī, ka tas vairs nav hobijs, nu tie tad būtu tie 4 pēdējie gadi, kuros tas ir jā. Tagad īstenībā ir tā, viss mūsu bizness ir online. Viss darbojās tikai online, jo mums vienmēr bija tas sapnis. Mēs gribam ceļot un būt nepiesaistīti lokācijai, lai mēs varētu jebkurā brīdī doties, redzēt, iepazīt un aptvert atkal, ko es minēju sākumā, jaunas kultūras. Un, protams, forši arī kā bonusiņš, ja mums nāk tas, kad mums ir iespēja darīt visvairāk to, kas mums patīk pašiem. Tad mēs vadām sociālo mediju apmācības, mēs vadām gan privātpersonām, gan biznesiem. Un, protams, Ceļojuma akadēmija ir tāds one of a kind produkts, jo Latvijā īstenībā šāda kursa nav. Vismaz uz doto brīdi, pēdējo pusotru gadu šāda kursa nav. Un tieši tāpēc man ir liels prieks, ka tu esi uzdrīkstējies un tu esi vispār ienācis un nospiedis, lai redzētu šo te video, jo tā vērtība kursā ir super, super liela. Es ļoti, ļoti būtu gribējusi, ja pirms 4 gadiem vai 5, kad man sāka pirmās tās idejas nāk par to, ka es varētu pelnīt ar satura veidošanu, ja būtu bijis šāds kurs, es jau krietni ātrāk to būtu sākusi darīt. Un, protams, bonusā mums nāk tas, ka mums abiem kopistiski pār visiem platformām, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, mums ir vairāk kā 50,000 sekotāji, kuri attiecīgi arī tātad nes savu pienesumu, kas mums ir ļaus, piemēram, monetizēt YouTube un saņemt no tā, piemēram, naudu. Tā kā iespējas ir, es gribu teikt, tādas neizbeidzamas. Šeit arī mēs varam redzēt tātad platformas, kuras mēs pārklājam, un ļoti interesanti ir tas, ka mēs galu galā sanāca tā, mēs bijām ārzemēs, un mēs sapratām, ka šis ir kaut kas tāds, kas īstenībā latviešiem liekas ļoti interesanti. Un tajā brīdī mēs sākām arī saņemt dažādus piedāvājumus par, nāksiet pie mums pārunāt podkāstā, mēs gribam jūs paintervēt. Varbūt iespējams jums būtu interesē taisīt, tādu laivu un pievienoties mums Radio SVH. Tā kā šīs te visas iespējas parādās tikai tad, kad tu patiešām dari to, ko tu gribi, jo cilvēki gal galā sajūt to, ka tu seko tai savai iekšējai balsī par to, ka tas ir tas, ko es tagad gribu darīt. Tad sākam iekšā pie tās vērtības, ko es tev gribu nodot. Tagad es ceru, ka tev ir ļoti skaidrs par to, kāpēc tad vispār es varu tev kaut ko vērtīgu iedot šodien, un ka nav tā, ka es tikai to no zila gaisa izrauju, bet vairāk tā tiešām visa ir mana pieredze. Tātad pirmais punkts mums ir, kas ir labs sociālo mediju saturs. Tātad tāds, kurš piesaista uzmanību pavisam noteikti. Šeit te bildēs tu jau vari arī redzēt, ka tās nav vienkārši parastas bildes. Ja? Tātad tu vari redzēt uzreiz jau dažādu saturu, vai ne, kur tātad ir mums visādi, mums ir viesnīcu saturu, kur pēc tam attiecīgi mēs ļaujam viesnīcām izmantot. Mums ir arī produktu satura, līdz ar to, ja tu saproti, bet es negribu rādīt savu seju sociālajos mēdījos, kas arī ir ok, starp citu. Ja ļoti daudz cilvēki pelna milzīgi naudu, vispār pat nevienu reizi neparādot savu seju, tad tāda arī vienmēr ir opcija. Protams, tām saturam ir jābūt kvalitatīvam, tam ir jābūt saprotamam bērniem. Kāpēc tāds teikums? Ja? Pat, ja tu netaisi saturu tieši konkrēti mērķauditorijai, tad tas nav bērnu produkts. Tāpat, ja bērns sapratīs, ko tu gribi pateikt šajā video vai ko tu gribi parādīt šajā video, tad sapratīs arī pieaugušais. Jo atkal, ja mēs izmantosim dažādus specifiskus savas nišas vārdus un tā tālāk, tāds vienkāršais cilvēks, viņš nesapratīs. Un tikko kā tavs prāts ir apjucis, viņš nesakos, viņš nepirks, viņš nesakos, viņš neiesaistīsies ar tevi, kas ir pilnīgi pretstats tam, ko īstenībā tu gribi. Un, protams, droši nebaidies izpausties tiešām interesanti, radoši un radīt dzīvu saturu. Un ar dzīvu es domāju to, ka tev nav jāizliekās par kādu citu nevienā brīdī. Protams, ievēro kaut kādus zīmolu tos guidelines, jeb vadlīnijas, ko zīmols vienmēr ir iedevis tev, vai šis sadarbības partners, bet noteikti paturi to savu es, jo atceries, galu galā viņi tev uzrunāja, vai tu viņiem rakstīji, un viņi redzēja jau, ko tu dari, līdz ar to viņi ar tevi sadarbojas, tāpēc, ka tu esi tu. Otrais pieturpunkts. Kā to radīt? Šis īstenībā ir ļoti labs punkts, tāpēc, ka ļoti reti kurš dalās ar to, kā to panākt. Pārsvarā viss saka, tev vajag darīt šo, tev vajag panākt šo, tā kā tavs rezultāts būs tāds un tāds. Neviens parasti tev neiedod tādus, dari šo no A līdz Z, un tas notiks. Tad šodien es tev gribu pastāstīt arī, kā to panākt. Tad ir 3 pamatprincipi plus bonus princips, ko es mācu visiem savās apmācībās arī, un arī tas tiek ļoti attiecināts arī uz Ceļojuma akadēmiju. Tātad ārējais izskats ļoti būtiski. Jo vairāk tu saglabās to savu es, jo vairāk, piemēram, meitenēm uzreiz es varu attiecināt, ja? Tā doma ir tāda, ka vienmēr paskaties spogulī apmēram minūti pirms tu zini, ka tu kaut ko filmēsi vai ka tu zini, ka tu bildēsi.
izvēlēsies un paskaties, ja tas ir kaut kāds īpaši informatīvs materiāls, ko tu veido, tad pasties, lai tu izskaties tā piesaistoši, lai tu izskaties tieši tā, kā tu gribi sevi reprezentēt. Lai nav tā, ka beigās tavs šis te, piemēram, tas, ka tev, es nezinu, tur beigās ir sarkana lūpu krāsa uz zobiem, neiedod tādu pretreakciju, ka cilvēki beigās, lai gan cik labs tev būs tavs produkts vai cik labs būs tavs video pēc kvalitātes, ja tu izskatīsies un kaut kas sitīs ārā cilvēku no skatīšanās, viņam būs daudz grūtāk piesakot tev, pieteikties tavam kursam, pieteikties tavam produktam vai jebkam, ko tu dari savā dzīvē. Tātad atrašanās vieta un telpa arī ļoti būtiski. Noteikti paskaties, kas tev apkārt ir. Vai šī te tava apkārtne, vienmēr, kad tu filmē video, nav pārāk piesātināta, pārāk tāda, es gribu pat teikt, nedaudz varbūt tāda pārāk daudz mantām, teiksim tā. Lai nerodās šī te nekārtības sajūta, tad tur pilnīgi pretēji ej uz otru pusi, kur labāk, lai tev apkārt ir mazāk lietas, iedod to telpiskumu un tādā veidā filmē šo te video vai veido bildi. Šeit, protams, ļoti labs piemērs ir ar Balī villu, vai ne? Es saprotu, ka mēs ikdienā Balī villās nefilmēsim un nebildēsim standarta tāds, ikdienas cilvēks, bet ja reiz tu tur nonāksi un tas ir tas, ko tu vēlies, tad pavisam noteikti tā arī būtu laba vieta, kur veidot saturu. Protams, vienmēr paskaties, kas tev ir aizmugurē, lai nav tā, ka viss notiek tev aizmugurē un beigās tu saplūsti ar fonu. To mēs pavisam noteikti negribam. Protams, arī ķermeņa valoda. Neaizmirsti vienmēr, ka tu droši vari žestikulēt, ja tas ir tas, kas no tevis tā, teiksim tā, tas tev nāk, dabīgi, vai ne? Tas nav nekas samākslots, jo īstenībā tas galu galā palīdz cilvēkam arī otrajā pusē kamerai uztvert to informāciju, ko tu vēlēs viņam nodot. Un bonus punkts mums ir enerģija. Jo vairāk enerģiju tu dosi, jo vairāk tu saņemsi, plus caur kameru vienmēr vai fotoaparātu, vienmēr cilvēks saņems daudz mazāk enerģijas nekā tajā brīdī, kad kāds tu īstenībā jūties šai puskamerai. Un tas ir būtiski atcerēties, jo vienmēr, ja tev, piemēram, kaut kas šķiet ļoti smieklīgs, tad nebaidies sevi apslāpēt un nebaidies, ak, nē, es izskatīšos muļķīgi, es tā nedarīšu. Atmetam šīs te visas nevajadzīgās lietas, esi tu pats vai tu pati, un dari to savu lietu un izrādi tās emocijas. Ja tev ir skumji, izrādi skumjas. Ja tev ir priecīgi, izrādi to lielo prieku. Un galvenais, visvairāk jau pašākais, man liekas, tas, ka ņemot vērā, ka mums katram ikdienā ir savas problēmas. Jo ar pozitīvāku attieksmi tu nāksi ārā pie cilvēkiem, jo labāk būs, jo vairāk arī tās pozitīvās enerģijas tu piesaistīsi. Daži pamatprincipi tūlīt mums sekos ļoti praktiski. Nebūs tās skaistākās bildes iesaistītas, bet galvenais ir saprast to principu uzreiz jau praktiskai. Tātad gaismai. Šeit tātad mēs redzam, tad ja mēs stāvam tā, ka mums aiz muguras ir loks, tātad sanāk, ka mēs pilnībā esam ēnā. Tas nav labs veids, kā filmēt video, jo plus arī kamerā parādās nevajadzīgie pikseļi. Tā vietā apgriezies otrādā, kā mēs redzam bildē, kas ir gaisma jābilde. Tur mēs redzam, tātad, ja tas pats loks spīd uz tevi, tā kā tu stāvi ar seju pret to logu, tajā brīdī gaisma krīt daudz labāk, video būs daudz kvalitatīvāks un tev daudz mazāk vajadzēs pavadīt savu laiku, pēc tam to apstrādājot. Protams, arī par kadrējumu arī ļoti būtiski, un par kadrējumu man ļoti daudz ikdienā cilvēki prasa tieši. Bet, kā es zinu, man nav šī te vizuālā skaistā redze un tas autentiskums man ļoti grūti saprast, kā to veidot, kā tad to darīt. Un tagad iztēlojas, novelkam divas līnijas un novelkam divas līnijas arī šādi, ja? Mēram, tā kā mēs spēlētu tādu spēlīti. Un tad skaties tā, lai tas kadrs, pirmkārt, tad mēs atkal redzam, kāda ir gaisma, liela atšķirība, vai ne? Un otrais arī skatāmies, kāds tas kadrs ir, vai atkal, vai viņš nav pārāk piesārņots, vai vispār cilvēks redz, ko tu viņam tajā kadrā rādi. Tas arī ļoti būtiski. Un trešais punkts mums ir, kas tad notiek tālāk? Tad, kad tu šo te visu zini, tātad tu saprati, tev ir vajadzīgs saturs, super, ja tu jau to dari ļoti labi. Un, protams, arī tu apstiprināji to, ko tad tas tevi attīsta. Piemēram, tavu radošumu, tas tev ļauj iepazīt jaunas kultūras, jaunus cilvēkus un redzēt iespējas, kuras potenciāli pirms tam tu neredzēji. Tad, protams, arī mēs noskaidrojām vēl, kā tad vispār tādu radīt. Ar visu to jau, kas visticamāk tev mājās ir. Un es nepieminēju pat nekādas papildus gaismas, neko tādu. Vairāk tiešām ar to, kas tev jau ir mājās, kā tu vari to radīt. Bet kas tad mums notiek tālāk? Vispār kādas ir tavas iespējas? Te pāris vēl daži ieteikumi es tev ieliku kā nedaudz tādu papildu lietu. Man likās ļoti būtiski ir, lai tu aizēj no šī te video un tev liekas, tev jūti, ka tas bija tava laika vērts. Un tāpēc pieņemsim vienmēr filmē un bildē nekustinot roku, ja tas ir kaut kāds selfie tipa video. Ja tu paņem telefonu, tad skaties, lai tu nedari visu laiku šitā te. Nekustini visu laiku tā. Tu vari tā kā nedaudz tur kaut ko pagriezt, parādīt, bet jo ātrāk tu kustini, jo vairāk cilvēkam ir tāds amerikāņu kalniņu efekts, un tās jau atkal
pavairo šo te vēlmi cilvēkam tiešām aizklikšķināt prom no tava video. Un, protams, bildes vienkārši sanāk ļoti, ļoti miglainas, un tur neko nevar saprast. Notīram vienmēr telefonu lēcu. Ja ikdienā mēs filmējam ar telefonu vai bildējam ar telefonu, vienmēr notīram lēcu. Jo mums ir pirksti, mēs vienmēr aiztiekam ar pirkstiem. Tad, ja mēs īpaši selfiju kameru izmantojam kādreiz, tad mēs, kad runājam pa telefonu, mēs pieliekam pie auss, īpaši tagad vasarā, kad tas bija, bišķiņi pasvīsti, tad tu pieliec pie auss, viss tur ir speķains. Varbūt es ieteiktu tev notīrīt ar kaut kādu audumu gabaliņu. Protams, vislabāk ir stikla šķiedras audumu gabaliņš, bet principā jau kāds audums derēs. Un, protams, skaties kameras lēcā, ja filmē video, tieši tāpat kā to daru es šobrīd. Nepazaudē to skatienu, nepazaudē to, ka tu, lai tam cilvēkam, kas otrā pusē ir, lai viņam patiešām ir sajūta, ka tu runā ar viņu. Lai viņam nav tā, ka tu runā ar kaut kādu trešo personu visu laiku. Cits tāds būtu tas, ja tu mēģini radīt šo te intervijas efektu, piemēram, izlikties, ka tevi tiešām kāds intervē, tad tu varbūt skatītos kaut kur nedaudz uz malu un runātu ar kādu citu cilvēku. Bet ja tu runā 1 pret 1, un tas ir, ja tu uzrunā vēl vienu cilvēku, tad ir ok skatīties lēcā. Tad ir, protams, foto, izmanto līnijas vidē un iecentrē objektus. Ar līnijām vidē, es domāju, tas, piemēram, ja mums iet, pieņemsim, mēs stāvam ceļam pa vidu, un šis ceļš tātad attiecīgi perspektīvai iet, un viņš mums tā kā sašaurinās tālumā, ja? Tad izmantojam šo te efektu un skatāmies, lai tas ceļš tad arī mums paliek šajā te bildē vidū, jo tas dabīgi radīs skaistu bildi. Vai, pieņemsim, citreiz mums ir kaut kādas margas arī, tad sekojam tām margām. Skatāmies, kā mēs varam kaut kādas alejas vai ejas izmantot īpaši, jo tās pārsvarā ir diezgan taisnas līnijas, un automātiski jau tev veidosies labāks un skaistāks saprotamāks video, kas tātad tavam skatītājam, tavam potenciālajiem sekotājiem un arī tam zīmolam, kurš gribēs ar tevi sadarboties, viņam liksies, viņš gan taisa kvalitatīvu saturu, vai viņa gan taisa tādu saturu, kādu es gribu savam zīmolam. Protams, saglabā sevi un to īstumu, tas arī, ko es jau minēju, tikai tāds vēlreiz atkārtojums, ka neizliecies par kaut ko tādu, ko tu neesi, jo cilvēks jūt ļoti, pat ja tas ir caur kameru, viņš nav tavā istabā, viņš nezina, viņš nav tavā birojā, bet ja tu pārāk to visu samākslos, ja tu pārāk ļoti izmantosi gudrus vārdus un sēdēsi tā visu laiku un būsi tur tā un šitā, un īstenībā tu dzīvē tā neuzvedies, tad varbūt tas nerezonēsies īsti ar sekotājiem, un to viņi nolasīs pat caur sociālajiem mēdījiem. Tad šeit man ir ielikts dažas atsauksmes, tā kā, ko vispār citi cilvēki saka, citi Ceļojuma akadēmijas dalībnieki ir teikuši, kas ar viņiem notika tajā brīdī, kad viņi pievienojās akadēmijai. Tātad, pirmkārt, man liekas, visforšākais bija tas, tātad mums bija Sintī pievienojās, un tad pēc nedēļas, Sintī noklausījās kursu, un pēc nedēļas viņa jau man raksta, čau, pastāstīšu, kā man gāja, vienojāmies par sadarbību ilgtermiņā. Tātad viņa pirms tam nekad nebija sadarbojusies ar nevienu zīmolu, visu, ko viņa bija darījusi, ir vienmēr tikai pirkus to produktu, un īpaši, man liekas, interesanti tas, ka mēs jau tāpat pērkam tās lietas, mēs tāpat taisam to saturu, bet tad, ja mēs varam sociālajiem medijiem ļaut strādāt savā labā un izmantot šos te bezmaksas rīkus, tad kāpēc to nedarīt? Un, protams, arī vēl dažas citas atsauksmes, tās droši paskaties, tās būs arī pēc tam tālāk mājaslapā pievienotas, lai tu vari izlasīt nedaudz. Un tagad ir tas brīdis, kad es tev pastāstīšu nedaudz par Ceļojuma akadēmiju. Tas ir, principā, apmācības kursu kopiena, kas ir ļoti, ļoti par ļoti pieejamu cenu. Patiešām, manuprāt, es nekad neesmu redzējusi tik jaudīgu kursu par tik zemu cenu. Nekad. Un šobrīd ir tātad, ko tu vispār tur dari, kas ar tevi notiek, kad tu pievienojies. Tātad tev tiek iespēja dota sadarbojies ar zīmoliem, brandiem, apmaiņā pret produktiem, to apgūsi. Protams, arī domā, kā ambiciozs satura veidotājs un ceļotājs radi saturu, kas piesaista uzņēmumus. Ļoti būtiski, jo bieži vien mēs radam saturu, mēs publicējam Instagramā, publicējam TikTokā, Facebookā, YouTubā. Tā, it kā mēs domājam, mēs gribētu sadarboties ar zīmoliem, bet kāpēc neviens man neraksta? Vai kāpēc visi man atsaka? Un tajā brīdī, ir jautājums, ko tad tu liec tur ārā? Kādu saturu tu veido? Un par šo mēs arī daudz pieskarsimies. Mēs runāsim par to, kādu tad to radīt, lai zīmoliem būtu tāds, es gribu darboties ar šo cilvēku arī. Protams, uzzini aizkulises un esi daļa no satura veidotāju un ceļotāju kopienas. Visi latvieši, kas ir šajā te kopienā šobrīd, ir arī ceļotāji savā ziņā. Ik pa laikam daži ir tādi, kur dzīvo ārzemēs, daži ir tādi, kas aizceļo kaut kur laiku pa laikam un tad atgriežas. Katram ir savs tas dzīves stāsts, un pavisam noteikti visi ir ļoti iedvesmojošas personības, un tieši tāpēc arī, man liekas, tā ir tā lielā pievienotā vērtība. Neuzreiz parādu, kā izskatās iekšienē, ir tas portāls, kurā tu pievienojies
pievienojies akadēmijai, kurā tu nonāc, kā tas viss notiek. Tātad mums viss ir sadalīts moduļos, un pēc tam ejot cauri moduļiem, tu droši vari atķiksēt, kuri ir izdarīti, kuri ir noskatīti. Zem katra moduļa principā ir papildu tekstiņš arī, kurā ir papildus faili pat pievienoti, lai tas viss tev, tās zināšanas tev tiešām iesaistos un viņas būtu tādas maksimizētas. Pirms tu apgūsti arī šīs te lietas, tātad mindset to set yourself up for success. Tātad tas mums ir viens, kas ir attiecīgi tātad tava domāšana, jo domāšana ir 80%. Reāli ir 80%. Es kādreiz ļoti tam pretojos, ļoti domāju, ne, tā nav. Līdz beigās es apsēdos un es sapratu, ka jā, jo vairāk es ieguldu sevi, jo vairāk es varu radīt un jo labāk es esmu ar apkārtējiem cilvēkiem, jo vairāk cilvēki nāk pie manis pēc palīdzības, nāk pie manis, lai es viņiem taisītu saturu, nāk pie manis pēc padomu un tā tālāk. Power of your content, tātad kas ir tavs tas satura spēks, kā vispār tu to radi un ko tev tas dod. Advantages of being a content creator. Tātad, kādas ir tavas priekšrocības, kad tu esi satura veidotājs, kad tu nolem sevi tā saukt un kad tu pieņem šo te jauno pozīciju kā savu esošo. Tad, protams, mums ir arī Bright Future plus Summary. Tad mēs apkopojam visu, kas tad pēdējā modulī, tā kā visu, kas tad tika runāts iepriekšējos moduļos un arī pastāstam tev par tām nākotnes iespējām. Uzreiz atsaucos, atkal viena dalībniece, viņa principā nonāca tādā situācijā, kad viņa pirms tam strādāja rūpnīcā, pārtiks rūpnīcā, un viņa ar šo ceļojumu akadēmiju ieraudzīja super iespēju, kuru viņai pavēra pilnībā jaunas durvis, un viņa kļuva par pilnībā, teiksim tā, digitālā darba darītāju, kas ir super iespēja, jo viņi var pavadīt laiku ar saviem bērniem, viņi var darīt visu, ko viņa vien vēlās, kā jaunā māmiņa, un viņai nav jāiet uz darbu un nav jādomā, kur tad atstāt bērnus, kad man jāiet uz darbu un tā tālāk, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti skaisti. Tad grow your Instagram, TikTok, content ideas to monetize your brand. Šis jau ir tāds tā kā nākamais solis, kur, ja tu nolem pēc šī te visa pamatkursa noskatīšanās, tu saproti, ka tu arī gribi kaut kādā veidā pelnīt un monetizēt šo te visu, tad te ir tavas opcijas, kā tu vari caur savu Instagram un savu TikToku pārdot, teiksim tā, sevi. Un nav jābaidās šeit no vārda pārdot, jo mēs pārdodam sevi, burtiski katru dienu, pat darba intervijā mēs sevi pārdodam. Mēs pārdodam arī, ka mēs iepazīstamies ar jauniem draugiem. Tā kā tā ir ļoti, ļoti liels bonus, jo tas vairs nav tikai par sociālajiem mēdījiem, tās ir arī pārdošanas process un kā tad runāt sociālajos mēdījos, lai no tevis pirktu to produktu, līdz kuram tad tu būsi nonākusi iespējams šajā procesā. Protams, ir arī ierakstīts jau meistarklases, kas ir tapušas gada ietveros, par to arī kā monetizēt, kā izmantot AI, kā mainīt šīs te profesijas un tā tālāk. Papildus mums nāk arī PDF praktiskie materiāli, video ieraksti, ir biedru slēgtā grupa un individuāla pieeja live ikmēneša zvani. Jā, tātad mēs tiekamies visi reizi mēnesī laivā, lai tātad mēs varētu saprast, kas notiek, kādi ceļojumi, kuram padalīties ar kādu konkrētu tēmu, un visi live ieraksti tiek, protams, arī ierakstīti, lai tu vari tos noskatīties vēlāk, tad, kad tev, iespējams, ja tu kādreiz netiec. Tad nekas tev neiet zudumā. Tātad mums ir nākamie soļi. Nākamie soļi tādi, ka šobrīd tu noskaties meistarklasi, tālāk tu izlem pat ar sevi, vai šis te man patīk, vai man šķiet šis man būs noderīgi, un tad piesakies. Tad es aizmirsu pieminēt, bet kurs viss ir ierakstīts angļu valodā, visa komūna ir latviešu valodā, un video tātad valoda ir, kur es stāstu angliski par šīm te lietām. Tā kā tu redzēji iepriekšējā slaidā, kas tad tur ir sadalīts pa 6 punktiem lielajiem. Un tad, kad tu nolem pieteikties, tad es tevi pievienošu grupā arī, tad tu nonāc mums gan Telegram, gan Facebook slēgtajā grupā, kur tad mēs ikdienā sazinamies. Apmācības, droši dodies iekšā, tev ir piekļuve portālam, tev ir piekļuve visiem materiāliem, arī pat e-pastu templētiem, kas man liekas ir nenormāli liela vērtība, kurus tu jau vari uzreiz meklēt zīmolus un sūtīt ārā, un tāpat arī tāpat skaitā arī tiešās ziņas pavisam noteikti. Es domāju, ka tu jau to varēsi darīt burtiski pēc pirmajām 4 stundām, kā tu būsi pievienojies kursam. Tikmēr, kamēr tu esi biedrs, jo ceļojuma akadēmija ir mēneša maksa, tikmēr, kamēr tu turpini šo te maksājumu veikt, tu esi oficiāls ceļojuma akadēmijas, jeb Traveler Freedom Academy biedrs, un mēs ļoti priecājamies ar tevi komunicēt, ar tevi visu laiku atbildēt uz taviem jautājumiem, kas tev rodās, un tiešām būt tur, kad tev ir šie te satura veidošanas vai sociālo mēdīju jautājumi. Un ja tev šobrīd ir tā, ka tu jūties, bet man vēl ir šāds un šāds jautājums, tā kā šis te ir ieraksts, es tev nevaru uzreiz atbildēt, tad droši nebaidies ar mani sazināties vai Instagramā vai Facebookā, kur tev ir ērtāk, vai varbūt pat raksti e-pastu. Noteikti apakšā ir visa informācija zem šī te video. Droši sazinies, es priecāšos tev atbildēt uz šiem te
Redzu šiem jautājumiem. Principā apsveicu tevi, tu esi noskatījusies un noskatījies šo te pirmo apmācību, meistarklasi, kas, manuprāt, bija ļoti vērtīga, bet, nu, to jau gal galā, cik vērtīga tā bija tev, to nosaki tu. Un es ceru tevi redzēt Ceļojuma akadēmijā. Droši dodies apakšā šim te video un piesakies. Un tiekamies tur!